Esiet sveicināti laikapziņā. Jau 5. dienu arī Kurzemes rietumu piekrastē ir iestājusies meteoroloģiskā ziema. Valda kailsals bez sniega. Ja mēs paskatāmies 2 dienas vecajā satelīta attēlā, varam redzēt, ka tieši uz austrumiem no galvaspilsētas Rīgas ir balts. Tur ir 2 līdz 5 cm bieza sniega sega. Kurzeme sniegu varētu sagaidīt jau sākot ar ceturtdienas vakaru, tad pārsvarā Ziemeļkurzemē, bet Liepājas pusē vairāk sniegs iespējams ir piektdien, sestdien un svētdien. Pagaidām kailsals, piemēram, man aiz muguras ir Liepājas ezers, 5. lielākais ezers Latvijā, kurš jau praktiski viss ir pārklāts ar gludu ledussegu. Tā vēl ir plāna, bet nākamajās dienās kļūs aizvien biezāka. Drīz aizmirst pastāstīt par mākoņu segu. Jau 2 dienas liela daļa Latvijas un Baltijas klāja pamatīgi mākoņu, tikai vietums noskaidrojās. Arī šeit satelītā var redzēt, ka tieši Kurzemes dienvidu rietumos mākoņi ir pašķīrušies, bet citviet ir diezgan mākoņains, bet arī tur mākoņu segai ir tendence kļūt plānākai, un visticamāk nākamajās dienās arī Latvijā un lielā daļā Baltijas pārsvarā būs skaidrs debesis. Piemēram, atkal Eiropas ziemeļos, ja paskatāmies Skandināvijā, gaisa temperatūra ir +7, +5 grādi, krietni siltāks nekā pie mums, lai gan tur vēl pirms 6 dienām valdīja pat dažviet līdz -40 grādu bargs sals. Šāds augsts laiks Latvijā izskatās, ka turpināsies vēl vismaz 10 dienas. Iespējams, pat līdz pašām februāra beigām būs meteoroloģiskā ziema. Nu ko? Izbaudam šo ziemu un gaidām pavasari.